Čau visiem, labdien, labrīt, labvakar tiem, kas skatīsies atkārtojumu. Priecājos atkal šeit būt. Prieks, ka jūs kāds, kas var pievienoties darba dienas rītiņā. Jā, paldies jums liels visiem, kas pievienojās. Varbūt uzrakstat, vai skaņa ir, vai bilde ir. Un šodien es uz sarunu aicināšu brīnišķīgu, kosmisku, fantastisku gaismas būtni, ar kuru es biju pazīstama jau senāk, bet tā pa īstam iepazinos tikai šovasar augusta nogalē, kad es viņu biju aicinājusi uz savu retrītu, lai viņa ar savu maģisko ēdienkarti, kā saka, ienes svaigas vēsmas mūsu retrīta brokastīs un vakariņās. Un līdz ar to es šodien aicinu uz sarunu Oksanu, kas ir fermentēšanas entuziaste, un viens teikums no viņas teiktā, kas man augustā palika visvairāk prātā, kad viņa stāstīja par fermentēšanu un labajām baktērijām, tas tik daudz ir runāts un atkārtots. Un vienā brīdī viņa pasaka, viņa tā kā iegrimst sevī, tā padomā. Viņa saka, jā, tām labajām baktērijām ir spējas. Un šis viens teikums mani tik ļoti dziļi, tā teikt, paņēma, ka man radās pavisam citā jauna līmeņa interese par fermentēšanu. Un viena no receptēm, kuru es esmu saglabājusi no mūsu tikšanās laika, ir fermentēta brokastu putra, kas ir vienkārši ģeniāli, zarniņām patīk, imunitātei patīk un visam patīk. Tad tūlīt mēģināsim Oksanu mēs atrast un uzaicināt. Skatīsimies, kā mums sanāks. Tā. Čau! Čau, mīļā, brīnišķīgā, kosmiskā gaismas būtne. Man tik ļoti prieks tevi redzēt un sajust. Man arī, mīļie, es tā sasmaidījos, kamēr tas stāstīja, man vienkārši. Bet, zin kā, es gribu, pirms es ar tevi stādu tev priekšā, ko tu īstenībā pati varētu darīt, tad tas foršākais, par ko tu man lika aizdomāties ne tikai par labajām baktērijām, bet tas, ka tu pateici, ka baktērijām ir superspējas, tad ko mēs cilvēki brīžiem par sevi domājam, kāpēc mēs paši sevi apšaubam, ja jau baktērijai ir superspējas, tad ko tad, lai cilvēks, ko viņš var paveikt un izdarīt? Paldies tev liels, ka šis man, kas saka, milzīgu rezonanci, šis viens teikums mani izraisīja. Pareizi, tu esi tik smalka būtne, ka tev neinteresē informācija par to, kā baktērijām ir spējas tur kaut kāds zarniņas salabot, sakartot, un tas ir tāds, virspusēji, zin kā, viņas ir labas, jums viņas jāēd. Tas ir tāds, jā, ok. Tu paņem jebkādu informāciju par produktu, un tur būs rakstīts, viņam ir tādi mikroelementi, un tās, un ko tu nepaņemsi, viss liekas, fantastiski, un tev ir tāds neapšaubāmi, visi produkti ir fantastiski. Un tad garlaicīgi kļūst pētīt tos produktus, skaidrs, visi pabaro, kaut kāda mēra. Šeit ir smalkā plāna, šeit spējas. Viņam piemīt kaut kādas spējas, enerģētiski viņi kaut kā darbojas. Tad tev uzreiz, interesanti, Kā enerģētiski nevis uz zārniņu. Jā, tu man izraisīji tik lielu interesi. Man jautājums, vai skaņa ir man laba, man bija pa brīžam kaut kas iečerkstās. Te labi mani dzirdi, jā? Labi dzirdu, jā. Ļoti labi. Varbūt kāds komentāru var ierakstīt, vai ir ok, jo man kaut kas tur čerkst. Jā, dažreiz kāds dzird, ka kaut kas pazada, lūdzu, dodiet ziņu, lai mēs apturam mūsu skaistu plūsmu un lai viņa neiet garam. Jā. Forši, mīļā. Kā tu sevi stādītu priekšā, jo
priekš manis tu esi pilnīgi kosmiska gaismas būtne, kur es nevaru ielikt nekādā, tādā baigā rāmī, bet, ko tu teiktu, tagad cilvēks, kas, tevi nezina, ko tu teiktu, kas tu esi? Man dēļ to, ko tu teici, es domāju, vai fantastiski, saglabājam, mana zemraksta. Bet par sevi es zaudēju kaut kādus priekšstatus par to, kas es esmu. Tāpēc es jūtu, kad es nejūtu, kā tevi ielikt, sazemēt, teiksim, kaut kādā vārdā matērijā. Bet tiem, kam varbūt ir svarīgi zināt, tad tu ar fermentēšanas entuziasti, tā mēs varam teikt. Perfekti. Ja? Perfekti. Tu esi nepraktizējoša jogi, kundalini jogas pasniedzēja un nepraktizējoša elpošanas pasniedzēja. Ja? Tā mēs arī varam teikt. Lieliski, jā. Zinu tos instrumentus, zinu, ka viņi ir fantastiski, jā. Pati vienkārši šobrīd neko nepraktizēju, jo kā es saku, es praktizēju dzīvi. Es tik daudz praktizēju, ka tagad es laiks praktizēt dzīvi. Un par to, kā teikt par baktērijiem, es nezinu, baktēriju dievu pielūdzēja. Es teiktu, tā man sanāca tas savienošanās ar to gariņu, jo aiz katras, teiksim, aiz katra tādas, es varu arī pat nosaukt to par medicīnu, arī stāv kaut kāds gārs, stāv kaut kāda būtne, un tas ir tā būtne, ar kuru man sanāca savienoties, sākam ar rupja plāna, un tad tagad man vairāk interesē tas smalkais plāns. Jo rupja plāni skaidrs, daudz kas ir rakstīts jau par to, kā viņi ietekmē veselību, kā ietekmē gremušanas traktu un tā tālāk. Bet smalkā plāna interesanti, kas tas par būtni, kas tas, kādu enerģiju viņa nes, jo, no rupja plāna mēs varam kaut ko redzēt daļēji. Un tas arī viltīgi darbojas dažreiz, ienes savu labumu, un tad mēs uzsēžāmies, un tad kaut kāda cita plāna, tas darbojas savādāk, ja? Un tad man sāk kļūst interesanti, kas tas par būtnēm, ko viņi nes, jo arī jāsaprot, ka tas ir kaut kāda, mātes zeme, tā ir tā, pie kura mums vienmēr jāpieturas, lai būtu sazemētiem, un ziniet, kā, šis ir tas labums, ko mūsu ķermenim nesis, tas ir mātes zeme. Viss, kas tā kā, teiksim, papildus invazīvi, tur jau jāskatās obligāti, kā vispār darbojas, kā tu jūties, lai nenonāk zem kaut kāda egregora. Un tas ir tas jautājums, kas man sāk interesēt. Es domāju, tā, interesanti. Es tad bīdu tas baktērijas, es bīdu visu, bet vai tur nav tas egregors? Un tad es saku ļoti interesanti un smalki. Un tāpēc mēs varam padomāt, kā mēs pavirzīsim to sarunu, jo man nav pēdējā laika motivācijas, ko es gribētu sniegt informāciju cilvēkiem, jo man vairs nav tas skolotājs iekšā, kurš grib kaut ko iestestīt. Šeit mums jāsajūt, pēc arī auditorija varbūt, lai ierakst. Par ko mēs runājam, par to, ko baktērija ienes mūsu ķermenim un kā kaut ko uztaisīt. Vai mēs parunājam par to kosmisko? Parunājam par to kosmisko. Bet tu uzreiz pa sākumā ievirzēji mūs kā kosmiskas būtnes, tāpēc varbūt arī mums par to kosmisku jārunā. Jā, gribu tiešām šo sarunu vairāk netik daudz kā tādu praktisku prāta sarunu, bet vispār tādu, ļaut, lai tas lauks tā atverās un tiešām sajust to, jo interesanti ir tas, ka es ar tevi arī to dalījos un stāstīju, ka sākumā man nebija baigā vilkme uz tiem fermentētiem produktiem. Saprot, atceries, mums bija šī saruna, kad ķermenis neatpazīst, nav tā pieprasījuma, nav tā vajadzība, un tā garša ir sveša, un nav tā faila vispār, tā kā gribēt, ja. Cik es zinu, tad manā vidū cilvēki, kas nodarbojas ar fermentēšanu, viņi to dara ne jau tāpēc, ka, baigi interesanti un baigi aizraujoši. Viņus piespiež to darīt. Pirmkārtām veselība, imunitāte bieži vien, vai tur bērniem veselība, vai zarniņas, ka tur, teiksim, baigie aizcietējumi vai vēl kaut kas, ja. Kas tas tavs ceļš, kā tu vispār izgājus, ka tev vispār tas sāka ieinteresēt?
Nu, man interesanti, ka tas nebija tieši par fermentāciju, tas vairāk bija, saku interesēties par veselīgu ēdienu. Un es domāju, nu, man ir inženieru izglītība. Es zinu, tu Jā. sāki interesēties par dzīvo ēdienu. Par dzīvo ēdienu. Jā, dzīvo ēdienu. Bet dzīves ēdienas, tas, nu, pa lielam, šis jau ir dzīves, vai ne? Jā, Dzīves jā. ir ko? Viņš ir dzīves, tāpēc, ka viņam iekšā ir, nu, sirdspūksts vai asinsrīta, nu, nē, taču. Bet, nu, jāsaprot, ko nozīmē dzīves produkts. Viņam joprojām ir tās piesaistē pie zemes, kā, nu, kaut kāda sava elpa iekšē, vai arī tas baktērijas. Un tad, nu, tas arī interesants jautājums, ko nozīmē dzīves. Bet, nu, mēs zinām, ka svaigi produkti, viņi ir dzīvi. Kā viņi tikko pārstāja elpot, viņam nomirst tas labas baktērijas, tad viņi nomirst. Un tā dzīvība viņa nu, salikta no daudz kā iekšā. Un viena no tām ir tas baktērijas. Tāpēc, nu, ja mēs gribam paturpināt produkta dzīvi, tad mēs varam domāt par to, kā paturpināt viņu elpu. Vai, ja mēs nevaram to izdarīt, kā paturpināt to, lai tas labas baktērijas tur dzīvojas. Bet, nu, vai mēs varam viņu saukt pilnīgi par dzīvu? Tas man pēdējā laika, kas saka, ka man viena retrītā man viens dalībnieks pajautāja, kāpēc tu sauc tos fermentētus produktus par dzīvu? Viņi taču pats produkts nav dzīvs vairs. Es saku, no sākuma, nu kā nav dzīvs? Un pēc tam saku aizdomāties, man pēc kādas dienas tikai pieliks. Es domāju, bet tur ir interesanti. Īstenībā tā dzīvība ir saglabājusi daļiņa. Un ko tu sāki jau teikt par to, ka sveša gārša, sveša produkti, pie kura jāpierod. Man uzreiz sasaucas ļoti ar sēnēm. Jo sēnes īstenībā viņa ir diezgan jauna vispār kultūra pasaulē. Ja salīdzināt ar tām kultūram, ko mēs sen atpakaļ pieradam ēst, nu, piemēram, kā tur graudi un, nu, kaut kāda zemes. Tad paradies sēnes, cik es zinu, kaut kādi 2000 gadi. Un cilvēku organisms vēl nav pieradis pie sēnēm tik daudz. Nu, liekas, jā, mēs 2000 gadus viņus ēdam, bet kā tas nav mūsu racioni visu laiku. Tad mēs ik pa brīžiem pieradinām. Bet sēnes nav tas produkts, kas ļoti labi atpazīstam, labi gremojas, vai ne? Viņš tas diezgan izaicinošs. Tāpat varbūt ar fermentāciju, tas baktērijas, labi, viņi eksistē ilgi, un mēs fermentētus produktus arī zinām ilgi, bet ja mēs neizmantojam savā uzturā, tad viņš no paša sākuma, kamēr mēs neatceramies, kas tas ir, kā mēs atsaucam to vispār failu mūsos iekšā, viņš var būt izaicinošs. Nu, tur jābūt vienkārši uzmanīgam. Nu tā, vienkārši harmoniski. Bet viņš var būt izaicinošs arī tīri praktiski, jo zini, kā tu vari vienā reizē tur sēsties, sadegustēties, jo es atceros, ka tu fermentēji visu, gan putru, gan maizi, gan dzērienus, gan, es nezinu, kas mums viss bija dzīves un viss bija fermentēts. Un mēs, protams, sadegustējāmies, un kā tu domā, ko tas vēders, ja, kā viņš reaģē, ja? Priekš retrīta ideāli, jo parasti retrīta pirmajās dienās dalībniekiem mēdz būt aizcietējumi. No tās spriedzes, jā, nu, kad ir tas stress, kad ir kaut kas jauns, un tu nezini, kas būs, un sveši cilvēki, vai kaut kas, nu, kas tagad jādara. Tā kā ideāli priekš retrītiem šāda ēdienkarte ir perfekta. Labs instruments, lai patirīties. Nu, kā tu uzreiz atslodzies no kaut kā veca, un tad ķeries pa jaunam. Jā, ideāli. Jā, zarniņām patīk, bet, nu, tas pirmais brīdis ir, par ko pabrīnīties, jā, tā ir. Kāds tur ir iekšiņās, ilgi stāvējies, jā. Jā, bet, zini kā, aizējot atpakaļ uz to smalko plānu, nu, kā tu noraksturotu šo te labo baktēriju, kā būtnīti, kāda, nu, kā tu viņu sajūti, kāda ir viņas tā dvēselīte, nu tā, nu ja mēs viņu varam kā tādu kaut kādu gaismas būtnīti paņemt, kā tu sajūti, kas ir tā labā baktērija? Es viņu sajūtu kā ļoti gaišu un ļoti ar tādam, nu, varbūt tas izklausīsies ļoti standārti, bet ar tādu augstu vibrāciju. Nu, tā kā viņa ļoti noskaņo tieši uz šo uztveri. Un tā kā to pacelātu garīgo. Un tā kā to ēd, un tev ir tāds, nu tu pats kļūsi tāds dzirkstošs.
tā gaismiņa iekšā iedegās. Un tāds, nu, tā, teiksim, tā enerģija ir ļoti skaista, ļoti dzīvīga, ļoti. Tā kā mēs sajūtam to produktu, atceries tas tomātiņš, maz dzirksts. Tomāts, jā. Jā, nu, vot tā sajūta, ka tu tā kā paņem to dzirkstašu tomātu mūte un tad čips, un tā dzirkstala, un tas sajūta to enerģiju tā. Un atkal tas ir lieliski. Bet tur jāsaprot, kura brīdi tas darbojas tev ļoti labi. Jo es sajūtu to produktu no sazemējuma. Ka, nu, ir tie produkti, kuri vairāk sazemē, ir tie produkti, kuri vairāk pacelā. Un ļoti daudz tie produkti, kuri ir svaigi. Viņi tieši tā arī darbojas. Ir īpaši augļi, ir īpaši ogas. Ļoti, ļoti šeit. Ļoti. Un viņi dod to enerģiju. Un arī jāsaprot, kura brīdi tā enerģija mums kalpo, un kura brīdi mums vairāk vajag sazemēties. Un šeit ir tas regulējums iekšā. Kā dažreiz mēs paņēmām kaut kādu informāciju un sākam, ok, fermentācija ir laba, un tad mēs paņēmām to un sākam aizrauties baigi, un tad mēs ejam tajā fermentācijā, visu fermentējam. Es arī tur biju. Man nekā tas slikti neietekmē, man vispār ir tāds, nu, mana būtība ir tāda. Tāpēc es droši vien to piesaistīju, ka man tā enerģija ir tāda, nu, mana veida enerģija. Bet tāpēc es saku viņu atpazīt, ka, ok, fermentācija viņu baigi pārcēlā, baigi dod. Ir tīpaši ziema, kad nāk tas smagnējais, ja, un tad šeit arī tas dabiskais cikls, ka mēs paņēmam vasarā, mēs ēdam to svaigu, un tad mums vajag kaut kā konservēt, saglabāt produktu, tad ar fermentāciju mēs saglabājam, un ziema tieši tāda, kad nav tie svaigi produkti, tad, kad viss ir tāds smagnējošs, tā fermentācija, tas kā postiņš, dod tādu dzīvīgumu. Nu, tā ir tā enerģija, tā būtnīte. Un atkal, ja mēs baigi ieliekam sev tājā, nu, lai piesaistām un kalpojam tikai tai būtnītei, tāpēc, ka viņi ir tik fantastiski, mēs sākam kļūst šauri. Šeit ir tas papildus instruments, vienkārši, kuru var izmantot. Nevis tā kā viņam kalpot, nevis būt zem tā egregora, bet izmantot labumu. Jā. Un tas ir tas spējas. Sirsniņas arī lidos ar to sūtu sirsniņu. Paldies. Baktērijām sirsniņas. Baktērijām sirsniņas. Viņi mums tik labu lietiņu kalpo šeit. Ja mēs, ja mēs paņemam to tieši tajā labākajā veida priekš sevi, nevis atklāja, bet ar atvērto apziņu, ar skaidrību. Tad viņi ir mums tādi eņģeļi šeit uz zemes. Jā, nu forši, jā. Man ļoti patīk šādā plānā parunāt par šo tēmu. Nu, tas ir, kas pēdējā laika man baigi tieši uz šo plānu skaidrs, un man ļoti interesanti, kā viņi darbojas. Respektīvi, tad tagad no sazemējot šo, ko tu tikko pateici, tagad sazemēšu šo informāciju. Lūdzu, jo es mēdzu aizpildēt kaut kādā. Jā, respektīvi, tad, kad ziemā mums ir tas drūmais laiks un viss, tad fermentēti produkti mums var noderēt, vienkārši, pacelties, būt vieglumā lielākā, ja, būt, tā kā no tā smagnējuma bišķiņ pacelties uz tos endorfīnus pakustināt un caur kaut ko, teiksim, tādu bišķiņ iekšēji dzirkstošu tādu kustību. Jā, tas tad būtu laikam. Kam vēl fermentēti produkti, šie te dzīvus ēdienus, kam vēl tu teiktu, kam ir globāli svarīgs? Visiem ir svarīgs, bet kam noteikti šito tagad klausīties ar visām abām ausīm? Noteikti tad ejam uz to rupjo plānu, un tad tur ir vērts tiem, kam ir gremošanas kaut kādas problēmas, jo mēs sastāvam no baktērijiem. Mums iekšā ir, pārsvarā mēs esam baktērija iekšā. Ja paskaties, cik mums daudz baktērijas iekšā, tad mēs varam sākt apšaubīt, vai mēs esam miesa cilvēks, vai mēs esam vienkārši baktēriju kopums. Un tad ir skaidrs, ka mēs darbojamies tā, kā mums iekšā vispār viss sakārtots. Un to viena no lietām, ko sakārtot, ir tas baktērijas. Viņas ir daudz visādi veidi.
Un mēs pat dzīvi daudz ko tur, daudz ko. Zini, kas man baigi patika, ka tu man vienreiz stāstīji, cik patiesībā ir daudz tās labās baktērijas, cik ir tās sliktās un cik mēs nemaz nezinām, cik ir tās labās. Tāpēc, ka cilvēkiem vēl tagad nesen, fermentētā brokastu putra man tagad ir top tēma veikalā. Vienkārši cilvēki, viņi grib kaut ko jaunu, viņi grib kaut ko savādāk, viņi nāk no bērniem pirkt, mums tur, teiksim, bioprodukti un tur auzas un tas un tas. Un tad es viņiem iemetu, ka tu vari tās auzas nevārīt, bet šādi te fermentēt un tā kā padarīt dzīvu to ēdienu. Un tad ir tās lielās acis un viss tāds, jā. Bet, tas tā pamazām. Un, jā, es aizmirsu, ko es iesāku. Es kaut kādu tēmu novirzīju tikko. Man liekas, es arī novirzies uz kaut kādu pulsmiņu, un tāpēc mēs pazaudējam to. Par putru, man atnāca pateikt, ka... Es tam tad patīšu. Tas par mums. Bet es ceru, ka tu padalīsies mums pēc tam noslēgumā ar kādu savu putru. Recepti. Ar prieku. Es gribu pateikt par to, ka dažreiz jūtos kā tas ārsts, kurš, tā kā atdzīvina cilvēku, zini, ar tam, es neceru, ka viņi saucas. Aha, jā. Un tas ir tā par to putru, tu paņem to produktu, kurš vairs nav dzīves, un tu vienkārši ieliek ar dzīvību ar baktērijām. Es atceros, kur man pazuda tā doma. Un tad man ir bijuši tādi gadījumi, kad man saka, bet nav jau jēga tur cīnīties ar tām sliktajām baktērijām, ka tas ir, tikai tās labās baktērijas ir kā tādi mazs skautu bariņš pret armiju. Es gribu, ka tu šo tagad pakomentē. Jā. Šeit ir liela filozofija zem tā, ko es redzu. Vispār tā, es teiktu psiholoģija, tā, ka mums audzināja no bērnībās un caur šo prizmu tad mēs ieraudzīsim to. Ja paskatīties, cik daudz labas un sliktas baktērijas salīdzinot pēc daudzumam, tad priekšstāds daudziem, ko es vēroju, tas ir tā, ka sliktas baktērijas ir tik daudz, ka mums sistēma visu laiku jārūpējas par to, lai iznīcinātu sliktas baktērijas un lai parūpēties par to, lai viņi mums neuzbruk. Tieši tāpēc mums visu laiku jāmazga rokas, tur tās un tā, sevi jāpasargā. Un par tām labām baktērijām nav laika vairs domāt, tāpēc, ka, ko tu dari? Tu paņem to zobeni un vienkārši mēģina sev pasargāt no sliktām, jo bērnība tā mācīja. Teica, jāmazga rokas, tas ir bīstami, jāizmazga to ābolīti, tā un viss. Un tad tas fokus ir uz to, kā cīnīties pret to slikto. Un tā mums veidos tas priekšstāds, ka sliktas baktērijas ir tik daudz. Un tas labais ir tikai tur tā abolīte tajā brīdī, kad viņš jau safermentēts. Ko darīt? Kāds tad tur abolīts? Tur jāpasargā sev. Labāk neēst vispār abolīti. Jā, tīpaši, ja nav izmazgāts, viss čau. Ja slikti izmazgāja, labāk neēst. Un tad es saku, skatieties to statistiku. Un es domāju, ko mēs baidāmies? Apmēram ir 5000 stāmi visādas baktērijas. No viņiem ir 4000, kaut kādi 200 ir labas baktērijas. Un kaut kādi tur pārējie, tur 800 ir sliktas baktērijas. Statistiski, apmēram tur 80% ir labas baktērijas. Ko mēs darām? Tajā brīdī, kad tas labas baktērijas mums mājās saka, mēs priekš jums mēs tā paga, nav laika. Mēs taču ar zobiem. Jācīnās ar tām sliktēm. Jācīnās ar tām sliktēm. Viņi stāv un saka, ko ar viņam cīnīties? Ja tu pagriezies uz to labu pusi un sāk sadarboties ar labo, tas sliktais vienkārši viņam nebūs telpas. Un tā vieta, lai mums vienkārši sadarboties ar to labu un dejot to skaistu deju, mēs mēģinām cīnīties ar to slikto. Un tā mēs nesam to filozofiju caur dzīvi, ar to, ka mēs nevis skatāmies uz to labu, kas īstenībā izpildīs to slikto, tāpēc, ka tam nebūs telpas vairs. Tāpēc, ka tur nav fokusa, tur nav skatiena. Ja nav skatiena, tas neeksistē. Un tā arī ar tām baktērijām, tā arī ar to labu un slikto. Kur skatāmies? Skatāmies uz to labu. Vienkārši fermentējam, nebaidāmies.
zelta frāze, ko es esmu iemācījusies no savas pirmās fermentēšanas, arī es viņu saukšu par skolotāju, jo tā bija man vispār pirmā fermentēšana mūžā no Baibas Radovičas. Man ļoti patika viņas teiktais, un to es esmu paņēmusi arī dzīvē, uz visām situācijām dzīvē. Viņa saka, ka fermentēšanā var būt tikai 2 varianti. Tu redzēji? Jā, svētku sākas. Jā, fermentēšanā ir tikai 2 varianti. Viens variants, vai nu tev izdodas lieliski, un otrs variants, tev ir pieredze. Šis ir vienkārši slikti. Zelta frāze, tur nevar nekas nesanākt, ja tev arī nesanākt, tev ir pieredze, tad tu zini, ka ir kaut kur kaut kas vēl, tā teikt, vieta izaugsmai. Un eksperiments, tas ir tik aizraujoši. Jā. Tu man saka jautāt, kā es sāku fermentēt. Tagad pie tēmas. Un tas bija vienkārši aizraujoši paskatīties, kā vispār bioķīmija darbojas. Man nebija interese tik daudz par fermentāciju, cik man bija interese par to, kā cilvēku šūna darbojas, kā viņa vispār pārtiku transformē un pārvērš par glikozi un kā vispār notiek tā bioķīmija. Es saku, mācīties bioķīmiju uzturzinātnē. Un es skatos, tāda ķēdīte ķīmiska, pienskābe veidojas, tad tālāk, un man tāds pienskābe. Nu jā, baktērijas interesanti, nu baktērijas arī taču arī to pienskābi rāda. Nu, tikai nav skaidrs, kā, vai viņam tāpat ir ķēdīte kā mums. Un es vienkārši sāku salīdzināt, es skatos, skaidrs, ka viņi darbojas tāpat. Viņi paņem un vienkārši to, ko mēs dāram šūna, viņi izdara to pašu. To visu ķēdīti. Viņi noarda produktu. Tā kā mēs grēmojot, noardam produktu. Jā, viņi noarda. Izdara to darbiņu mūsu vietā. Un tad es sāku salīdzināt, es domāju, es uz sevi nevaru pārbaudīt, ka, piemēram, ja es apēdīšu tādu cukuru, viņš pārvērsīsies tā par glikozi vai tādā ķēdītā aizies, vai kas tur par blakus produktiem būs. Es nevaru to redzēt bez analīzēm. Bet uz baktērijiem es varu paņemt kaut kādu dzērienu, ielikt tādu cukuru un paskatīties, par ko pārvērsīsies. Pagaršot, paustīt, tā. Tā es varu vienkārši eksperimentēt virtuvē. Ar to, kā vispār, ko es redzu tā bioķīmija, kā es varu tā kā ieraudzīt to dzīvē. Tā es sāku fermentēt visu kaut ko, un tad, ieliku tādu cukuru, pārvēršos gandrīz par āliņu. Interesanti, kas pa procesu. Tā. Un tad es sāku fermentēt un sapratu, ka tas ir tik aizraujoši, ka es aizmirsu par cilvēku, par cilvēku bioķīmiju. Un tā, man pagriezis uz fermentāciju, bija ļoti interesanti, aizraujoši virtuvē. Tas ir par to, kā pamudināt to eksperimentēt virtēm un paskatīties, kā vispār sanāk. Kas var būt? Tas ir tikai ķīmijas, skola ķīmijas nodarbībās mums bija tie eksperimenti. Tas bija visinteresanti, ka daļa no visas ķīmijas. Nebija interesanti skatīties uz formulas un visu to recināt, bet kad skolotāja paņēma. Iedomājās, cik kolosāli būtu, ja skolā mācītu tagad fermentēt. Izcili. Un tad, kad ir eksperiments, piemēram, ar dzīvības dzērienu, ja, kā man te tikko nesen bija. Tā. Cik vienā brīdī vienkārši sprādziens viss pa gaisu. Tas taču ir tik interesanti. Jā. Tas būtu interesanti. Jā, šis jāierosina. Kādā mācībā tas bioloģijā būtu? Tā bioķīmija. Vienkārši jāievieš jauna priekšmeta bioķīmija. Mūsu bērniem taču nav ko darīt. Viņam tik maz tie priekšmeti vajag vēl vienu ielikt. Jā, bioķīmija. Jā, es šito pierakstu. Es tagad droši vien, kas klausās, kam ir bērni, vienkārši ir tādi, es nezinu, ko es runāju, tie nabagie domāju, ka visi tas burkācis. Jā, tas tiešām ir aizraujoši interesanti. Bet tu pieskaries cukuram, pastāsti, varbūt tagad vēlreiz sazemēsim to cukura tēmu. Kas ar to cukuru notiek? Ko tās labās baktērijas dara ar to cukuru? Tas ir īstenībā ļoti... svarīga informācija. Tas ir svarīgi, vērtīgi zināt. Jā, tas ir vienkārši. Baktērijas paņem cukuru, tas ir viņa barības viela, un pārvērš to par skābēm. Skābe mums ir veselīgas.
tīrais cukurs tāda veida, kuru bieži vien cilvēki ēd, mūsdienas nav veselīgie. Tad viņi paņem to cukuriņu, kaut arī baltu cukuru un pārvērš par skābēm. Pienskābe, etiķskābe un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka jebkāds produkts, ko mēs fermentējam, tas cukurs, viņš kļūst par tām veselībām skābēm. Mēs apēdam produktu, kuram mazāk cukura. Tāpēc fermentēti dzērieni, kā mūsdienas ir tā slavena kombuča, viņi kļūst mazāk cukura nekā mēs pievienojam. Un tad, tieši tāpēc tādu produktu labāk dzert, nekā dzert kaut kādu saldinātu citu dzērienu. Vai ko es agrāk darīju, kad es nopirku nejauši tas sanē, ka es nopirku kaut ko, kas ir cukurots, es tā nepamanīju, piemēram, kaut kāda sula, vai es tā, daudz cukura, es jūtu, ka es negribu to dzert. Es paņēmu safermentēju, un tad daļa no cukuriem aiziet fermentācijā. Parādās skābes, tur burbulīši, un tad var dzert. Šampīši. Jā. Mājās šampīši. Man ar kombuču nav attiecības laikam, par cik tā ir sēne, bet man patīk šie te fermentētie. Sauksim viņus par dzīvības dzērieniem, jā. Tas arī man no tevis, tur arī svainīgi. Visi tur dārzā, visu, ko atradu, visu lieku iekšā, un tur kadiķu, zariņu, sogas un plūškokus, un, man jau tas zālīts daudz ir. Visādi puķītes. Kas tavs mīļākais samets no tiem fantastiskiem ziediem un augiem, kas tev aug? Kas bija? Ko tu vari atzīmēt, ka tādu, super garšīgu, kas tev sanāca? Man interesē tieši tie ārstnieciskie augi. Man laikam vislabāk paticis tā kombinācija, kuras es pielikusi plūškoku, kas iedod krāsu, viņš iedod tādu foršu rozā sarkanīgu krāsu, un no augiem man ļoti patika klāt vērmele, kas iedeva rūgtumiņu, ļoti patika ar vērmeli un ar kadiķu zariņiem, jaunajiem dzinumiem un kadiķu odziņām. Šis man ļoti, ļoti, ļoti patika, un es jau redzu, kā cilvēks tāds vizuāls, man patīk, ka labi izskatās arī, un ka man patīk, kas man patīk, ja? Un tad man svarīgi, ka man arī tā pudele, kamēr fermentējās, ka viņa man patīk. Tad es vēl tur sametu tās brūklinītes, laikam, ja, sarkanās odziņas, un tad tas viss tāds ar tiem zaļiem kadiķu zariņiem un tām melnajām kadiķu odziņām, un kaut kāds tur biškrēsliņš vēl bišķiņ, un tad tas viss tāds. Pļāviņa, jā, un iedvesmojas ar to pudelīti. Jā, bet, tad, kad man ar stikla pudeli baigā balīte sanāca, tad es vairāk stikla pudelēs netaisu. Es pēc tam pārlaisu stikla, bet tad tās pirmās dienas, tad es taisu tajā, lielajā plastmasas bačakā un neskrūvēju, to vāku virsū, kā tu teici. Jā, var ar to stikla vēl darīt, tev tā pudele, kur ar to korķeti metilisku, jā. Tu vienkārši to korķeti tu uzliek pa virsu, bet tu neaiztais ciet. Pa lielu tu gaisa baļiem netiek iekšā, jā, bet tik daudz, cik tiek viss kārtībā. Viņš pasargā, un ja veidosies spiediens, viņš viņu mierīgi pacels. Ja spiediens būs. Un tas spiediens izniegs sāpēm, tad nebūs tā spradziena. Bet tas bija ļoti aizraujoši. Krāsa arī bija skaista, jā? Krāsa arī bija skaista, jā. Un labi, ka virtuve nav jāparkraso, jā, tas arī var gadīties. Tā var gadīties, jā. Tā, mīļa draugi, tas ir par to. Zini, kāds man ģeniāls jautājums tev ir ko pajautāt? Dod šurp. Ja mēs runājam, ka baktērijām ir spējas, un ir spējas gan labajām, gan tām sliktajām, tad ko tu teiktu, kā baktērijas, kas ir mūsos iekšā, vai viņas spēja ietekmēt mūsu izvēles, lēmumu pieņemšanu, kaut kādu dzīves kvalitātes izvēli, teiksim tādas, lēmumus, kurus mēs pieņemam ikdienā. Kā tu to teiktu?
Es teiktu, jā, tas izklausās ļoti dramatiski, un jā, domāt pat taisno, ka viņi tieši tā kā sēž un regulē, un tā kā pie stūres, tik taisni tas nenotiek, bet, un kā viņi tur tā kā spiež pogu, un tā kā tu tāds, paņemšu snikerīti, un tu pēc tam pats to izdarīja. Tā varbūt gluži nav, bet mēs esam zem daudzam enerģijām, visam. Un skaidrs, ka visi viņi mums, tā kā mījas, vījas ietekmē. Cik mēs padodamies vienai vai otrai, bet tas, kas mūsos iekšā un tas, kas, ar ko mēs dzīvojam visu laiku, tas noteikti ietekmē. Jo tur mēs pat nevaram atpazīt to mehanizmu, kā tas notiek. Tāpēc, ka tas ir visu laiku mūsos iekšā, visu laiku klātbūtne. Klāt mums. Un tieši tāpēc jā, viņam ir tā ietekme. Es kā redzu tādā, pavisam vienkāršotā valodā, varbūt iztulkojot, izējot no tās sarunas, kas mums šodien jau bija, ja tas dzīvais ēdiens vai dzēriens, kur ir šīs te labās baktērijas, ja tu viņu tā kā lieto un viņš iedarbojas kā tādas mirdzošas gaismas bumbiņas, ja kā tāds šampanīts iekšā, tad loģiski, ka tu esi tādā jau pacilātākā noskaņojumā, un tavi tie lēmumi un izvēles, ko tu izdari, ir pavisam savādāks nekā tad, ja tu esi blīvs, smagnējs un tāds ļoti sazemēts. Tad tu izdari citus lēmumus, tu piesaisti citus notikumus, tu piesaisti citus cilvēkus dzīvē. Skaisti. Man liekas, ka šeit ir ļoti, ļoti liela fīča, ja? Teiksim, nerunājot tik plakani, par to fiziku, kā mēs sākumā arī pieskārāmies, bet tā kā padomājot mazliet dziļāk, ka tas vispār maina tādu ikdienas ritējumu. Notikumus, kurus mēs piesaistam. Ja mēs esam iekšēji tādi dzirkstošāki, mirdzošāki, vibrējošāki, gaisīgāki, mēs pilnīgi piesaistam citus notikumus. Mēs dzīvi redzam vispār citās krāsās. Tā, ja padomā. Tas ir tas, kā es to redzu. Ļoti skaisti sazemē visas domas un idejas uz tādu īso. Un šeit ir tās, ka tas pats, ko nozīmē tas pacelājums? Tas ir, kad baktērijas palīdz ar to enerģiju atvērt tos vārtus uz apziņu, augstu apziņu. Un tas nozīmē, ka tur jau citas izvēles būs, cita sajūšana. Jā. Es gribētu teikt, ka viņas varbūt arī paver to tādu nedaudz tādu paplašināto apziņas stāvokli. Tas nav tā kā caur elpu, ka tu tā ienāc, spēji iziet tādā wow plašumā, bet tās baktērijas, viņas par cik dzirkstošas un tādas kņundošas, man viņas, jāsaka, tā iedarbojas, tā diezgan reibinoši. Man patiesībā tā struktūra tāda diezgan smalka, un es, piemēram, tādu glāzi ar dzērienu izdzeru, un es jau tādu ļoti jūtos sareibusi, jā. Tur ir jāskatās arī ar to alkoholu, jo, piemēram, dzērienam tur veidos alkohols. Alkoholam ir sava iedarbība. It kā liekas, kur ir fermentācija, baktērijas, tas pats, bet alkohols, viņu ietekme jau tur zem tā jau sāk būt cita būtnītē arī. Alkohols mēģināja izslidēt zem fermentācijas. Viņš tāds, olala, tūlīt mēs nocieram tā. Nē, šitais. Šis bija labi, jā. Ko tu saki, mīļā, labās baktērijas uzvarēs? Palīdzies. Jā, protams, tas sliktas viņas jau neeksistē. Pasties, cik skaisti. Tādi magicians. Es šorīt ēdu fermentētu putru, kā redzams. Man ir pilns leduskāpis ar fermentētu. Es tik ļoti gribēju paņemt līdzi fermentu foršos dzērieniņus. Un es tik ļoti aizrāvos parādi cilvēkiem, kas ir mūsu viens no Magic sastāvdaļām putrām, jā. Mums veikalā Kūle tagad ir 3 vai 4 veidi.
Uh, tas kas tas tāds bija? Tas klasiskais, parastais, jā, griķu dzēriens. Jā, tas ir fermentēts griķu Viņš dzēriens. pa lielam ir veganiskais kefīrs, jā. Tā viņu var nosaukt, jā. Jā. Un tad tā ir tā sastāvdaļa, kas to mūsu putru padarīs par labo baktēriju mītni. Jā. Nu jā, tā putra ir kā mājas, kā mītne tiešām labam baktērijām, kuras ir šī dzērienā. Un šis dzēriens, viņš palīdz safermentēt jebko. Nu, tā kā jeb miklu, maizei, jebkām pankūkām tur. Kā tu taisi, piemēram, maizīti fermentētu? Kā tas ir sarežģīti vai nav sarežģīti? Vispār nē. Tāpat, kā miklu maizei uztais un daļu no ūdens aizvieto ar kādu kefīru. Tas var būt parastais kefīrs, ja lietu pienas produktus, nav jāsarežģī. Ja nelietu piena produktus, tad var fermentēt ar šo. Tad daļu no miklas ūdens viņš paņemt, pievienot kefīru un naktī. Vai vispār uz 24 stundām. Un tā mikla ļoti labi safermentējas. Istabas temperatūrā, jā? Istabas temperatūrā, jā. Nu, pastāstīsi, kā tu taisi putru. Es jau pēc sajūtām taisi, bet tu zini, kāda man bija aizdoma. Es tā vienā brīdī iedomājos, ka es tai fermentētai putrai lieku pēc tam virsū auglīšus un ogas. Jā. Bet lieliski. Es nezinu, kāpēc es šonakt, varbūt kāds no malas, kāda apziņa no malas, man tā kā sāk teikt, ka tas nav labi, ka tā nevajag darīt. Ka tur kaut kas ar tām auzu pārslām un ar tiem augļiem un ar tiem cukuriem, bet tad es teicu, paga, man šodien ir saruna ar Oksanu, es visu noskaidroju. Atversim tos vārtus tulīt. Atversim tos vārtus, ļaujiet man gulēt, un kā tur ir, jo augļos jau tur arī tie cukuri ir, un tad tas fermentējums, taču arī tos cukurus man vēderā, kā saka. Tu domā, tu pievieno ēšanas laika, nevis pirms fermentācijas? Nē, ēšanas laikā. Nu, tad, kad es dekorēju. Nē, viss kārtībā. Nu, es nu neredzu nekādu konfliktu. Dažreiz, ja tu pievieno, piemēram, uzreiz fermentācijas, pirms fermentācijas, un tad vienkārši, teiksim, it īpaši ogam ir tā spēja ļoti labi saraudzēties. Un viņi rūks, un tā rūkšanas procesā izdalās arī tie burbuļi alkohols. Un tas ir mīļākais alkohols. Un tur ir tā lieta, ka tā putra var būt, viņa var pārvērsties par arī tādu alkoholu mītni. Jā, jo tas viss raudzējas kopā. Bet ja tu āpēc svaigu tagad, tad viņi nepaspēja tā saraudzēties organismā, viņi tāpat, sašķēlas un iziet to dabisko procesu. Super. Nu labi, aiziet, ķeramies tavai putrai klāt. Es solīju šodien, ka būs tava putra. Jā. Nu, sev solīju un saviem veikala apmeklētājiem arī solīju. Es domāju, ka noskaņošu tā, lai... Labi. Es neesmu vairs tik interesanti nevienam. Labi. Jo tagad ir putras stāsti. Un tad es... tā. Nu, teiksim tā... Kā mēs jau pateicam, kā svarīgākais ir ferments, ar ko mēs fermentējam, un tad dabiska plūsma ar to, ko jums gribas ēst kā rīta putru. Man, piemēram, šeit ir samaltas auzas ar riekstiem, ar sēklam. Tas var būt kā smalkais muslis. Jā. Baigi smalkais, jā. Jā, smalkais muslis, viņi arī tā taisa, viņi pirmie, kas man sāk pamodināt uz to, ka putru var izmantot tieši tāda veida. Jā. Un tad es pievienu dažas karetes ar to. Jā, tur varbūt arī žāvete augļi, tur varbūt, visu, ko gribas pievienot. Jā. Tad, piemēram, maltas līnsēklas ir fantastisks produkts, vispār viņš ir mūsu Latvijas. Viņi izveida to tādu vidi, kas ļoti labi vēderam. Es arī to pievienu. Var arī pievienot šie sēklas. Tad mūsu
pamata var būt vai kefirs. Visu deva var kefīru. Vai viņu var jaukt? Man ļoti patīk, piemēram, pievienot kokosriekstu krēmu, jo tad gan arī treknumiņš, gan arī tad garša. Var arī kaut kādu, teiksim, pienu, bet pienu iepakoties viņu pārsteju dzērt, es pārsvaru tagad taisu pati savus no riekstiem pienus. Piemēram, Indijas rieksti vai makadāmijas rieksti. Viņus samercē, sablenderē, un tev ir piens pats. Viņš ir garšīgs, un viņu arī var fermentēt, un tev tas piens pārvērsies par kefīru. Tātad mēs uztaisot paši savu pieniņu, pielējam klāt šo te labo baktēriju kefīriņu, jā? Un mēs viņu uztaisam, piemēram, kaut kādā pudelē. Jā. Nu, piemēram, man šeit ir ar riekstiem sataisīts. Jā. Un to riekstus es iemercēju, viņu sablenderēju, un es viņu safermentēju arī. Es pievienoju fermentful, un tad man jāizmanto paciņas, jo man nepatīk tie iepakota produkti. Nu, ja pat tur būtu tīrs sastāvs. Tīrs sastāvs, bet kas tas, kāda tur dzīvība, tas jau kaut kāds rādījums. Jā, un tā es arī pienu. Ja es nesafermentēju riekstus, tad tas ir piens, kurus varu tāpat uztaisīt mačas dzērienu vai kaut kādu citu dzērienu. Vai, ja es safermentēju, tad tas ir kefīrs, ko es izmantoju pūtrai. Un vēl man patika tā doma, ka mēs to safermentēto savu uztaisīto pieniņu varam sasaldēt, jā? Un pēc tam mums ir tā kā bāze, baktēriju bāzīte. Jā. Jo, piemēram, man daudz jau safermentējas, es zinu, ka es neizdzeršu līdz galam. Tad es paņēmu ledus trauciņu, ledus gabaliņam. Ielēju ledus, sasaldēju, un tad vienkārši kaut kādā tur zipmaisiņā, kastītē. Un tad katrs tās ledus gabaliņš, viņš pa lielam ir kā starteris. Varbūt viņš nav tik labi tur safermentējis bija, tad var divus izmantot. Un tad var mest gatavos dzērienos vai putra vai maizē. Un, ja baktērijas viņi sasalst, viņi aptura savu dzīvību, viņi tad iekonservējas. Tad viņi atsaldē un viņi tādi tādā. Viņus nevar tā apturēt, viņi ir maleči. Tāpēc es saku, ko tur cīnīties pret tiem sliktiem. Viņi taču visu izdarīs mūsu dzīvē. Mainam fokusu. Vienkārši sākam ledus trauciņos, tas mazas vanniņas, viņam tāds augstuma peldes taisīt. Jā. Jā, tā kā šeit ļoti vienkārši. Šeit pat nav kur vairs rādīt. Tad pievienojam. Var miksēt, jā. Var tikai to pievienot, var miksēt. Un apmaisam. Līdz tādai konsistencei, lai talīt. Jo viņš piebriedīs. Viņš piebriedīs, jā, ir tīpaši līnsēklis. Tāpēc uztaisim tādu konsistenci. Man, piemēram, šis piens ir ļoti trēkans, un ja es negribu ļoti trēkanu, es varu arī ūdeni pievienot. Vai tad, taisīt tādu, teiksim, kā desertu pūtru. Man patīk, kad viņi ir tā trēkna, kā krēmiņš. Jā, un jāsatais tādu, lai viņi ir tāda, kā šķidra mikla pankūka. Tad viņš piebridīs. Ja no rīta viņš būs pārāk tur savs un gribēsies vēl, tad var vienmēr pievienot. Pankūkas taču arī šitā mēs varam taisīt, bet iepriekšējā dienā vai ne jāuztais mīkliņi. Un tad nevajag pievienot to, kas pacēl tev, baking powder. Ka viņš dabiski, viņš būs burbuļojošs, viņš būs pufīgs, un tad nav lieku jāpievieno, un vēl safermentējies. Un ja salīdzināt, ja es tādas pankūkas vai es tās pankūkas, kas nebija safermentētas, viņas savada grēmojas, tāpat, ka šī putra. Ko dara labās baktērijas, kad viņas cep, ko viņas karstumā dara? Nomirst. Bet kā tad mums tās pankūkas beigās būs beigtas tāpat? Jā, bet tur tā lieta, kā, piemēram, baktērijas izdara to darbiņu jau pirms tam. Viņi
sāk sašķelt sastāvdaļas. Nu, tā kā sagramot vielu. Tas nozīmē, ka tas produkts, kuru mēs apēdam pēc baktēriju fermentācijas, viņš mums vieglāk sagramojams. Jo, piemēram, mums varbūt nav, ne katram cilvēkam ir viss klāsts ar enzīmiem. Kaut kas trūkst. Un tieši tāpēc kādam ir cēlikie. Kāds nevar gramot, nu, teiksim, viņš sāsas glutēnu. Kad nevar gramot glutēnu. Bet baktērijas viņi var sašķelt glutēnu, un tieši tāpēc tā maize, kur ir fermentēta, viņa ir īpaši fermentēta, piemēram, tur 72, nu, 3 diennaktis. Tad viņa pat glutēns noardēs, un vairs nav. Tur cieta noardēs, jo kas ir cieta? Cieta tas ir cukurs. Cieta tas ir cukurs, kurš ir salikts. No, tāpēc viņa no cieta vīri. Mēs nejūtam, ka viņi ir saldi, bet ja mēs ilgāk paturam mutē, tad amilāze saka, viņi sašķelt uz cukuriem, viņa kļūst salda. Tas ir to, no kā pārtika raugi un baktērijas fermentēt mīklu. Tas ir cieta noārda, tas sarežģītas proteīnas, visu. Un kas mums atliek? Mēs apēdam, un mūsu grēmošanas trakts, viņam nav jādara to darbu. Un tad viņš īstenībā nav tik noslogos. Jo parasti mēs apēdam maizi, un tad mēs cik daudz mēs izterējam enerģijas, lai viņu sadalītu, sašķelt. Un tad cik no tā mēs tiešām sašķelam, cik aiziet vienkārši tranzītā un vienkārši noslogo mūsu vēduru. Noslogos bija, vai ķermenis, vai šunas ir pabarotas. Un šunas ir pabarotas no tā, kad proteīns tieši ir proteīni sadalīti aminoskābes, un mēs varam tieši pat taisni paņemt mūsu šunas. Un tas ir to, ko mēs ēdot tādu pārtiku, mēs daudz ko jau pat taisni paņemam kā barības vielu, mums uzreiz enerģija pietiekami pacēlās, nu, un arī ķermenis pabarots, un nav tik noslogots. Un tās, ka viņi nomirst, jā, viņi nepabaro mūsu baktēriju koloniju, bet, ja mums sakartots vēders, arī nevajag visu laiku tas dzīves baktērijas uzņemt uz iekšu, jo tur arī tas sava dzīvība, viņa ir tāda, kāda viņa ir, tas klāsts, teiksim, jā. Bet tieši tās, ka viņi izdara darbu pirms tā, ka mēs paēdam. Un tieši tāpēc tā raudzēta maize, skābmaize. Fantastiska maize, ļoti labi. Daudz labāk nekā pankukas, kuras bija safermentētas. Un arī putra tieši tāpēc. Fermentēt putru, nevis vārīt viņu. Tāpēc, ka vārot putru, nu, ko mēs darām? Nu, jā, viņa nav sausa, mēs tā kā varam viņu vieglāk uzņemt, bet tāpat. Viss tas sastāvdaļas, kas tur iekšā, visas saliktas, un mums visas viņas jāgramo. Šeit baktērijas, viņas izdara to darbiņu. Oi, nu, brīnišķīgi. Nu, tādas būtnes, jā. Brīnišķīgas būtnes, tiešām, jā. Nu, man iedvesmoja uz nākamo recepti. Es gribu pamēģināt fermentētu maizīti. Tu arī dālies ar to. Tu pareizi dari, ka veikalā dālies ar to. Tas ir fantastiski. Tev ir izcilas sastāvdaļas tieši tam. Rieksti. Ko nevajag pirkt paciņas nekāda piena, ko vienkārši aiziet uz kuli, nopirkt labas riekstus. Vai tāpat to grīču maizi, es iedošu recepti un kā viņu safermentēt. Zaļa grīča tev ir, sēklas tev ir. Un tad atliek tikai nopirkt zaļas grīčas, sēklas, samiksēt visu kopā. Jā. Un tā ir izcila maize, kur nav arī... Mēs varētu uztaisīt. Tas nav. Tur ir zaļa grīča mieti, tur ir zaļa grīča un sēklas. Viss. Un, jā, tā kā man ir vēl izprintētas dzīvību dzērienu receptes. Es braukšu prom, man ir paciņa. Es tev iedašu veikala vienkārši, lai stāv, lai cilvēki ņemas kā tas. Jā, labprāt, ļoti skaisti, tiešām, jā. Bet, nu, tu mani iedvesmoji, tu esi kā fermentēšanas, es tev nesauktu par fermentēšanas vēstnesi. Es tev drīzāk sauktu par ēdienu atdzīvinātāju. Šis pūkst atkal. Dzīvā ēdiena vēstnesi, jā, šiko es pierakstīšu. Jā, pierakst man arī, man atcitmāmas. Dzīvā ēdiena vēstnesi. Nu arī man patīk, piemēram, apniks varbūt ar laiku tas putras. Man neapnik jau kuru gadu, bet var visu kaut ko, var
kakao pievienot tur. Tas bez šokolādes putriņa. Man patīk karuba pievienot. Viņš vēl salds nedaudz. Un tad tur arī saldinātāji var. Es nelieku saldinātāju, man neprasās. Viņa pat par sevi saka, kļūst tāda neplakana garša, bet tas skabumiņš, viņš iedod tādu, nu tādu kaut kādu dinamīku tai garšai. Un tad neprasās saldināt neko. Ja ir plakana garša, tad plain. Es nezinu, vai tad ir plakana. Jā. Tad prasas kaut ko. Tur jau sākas tas skabumiņi un tās. Un tad tāds supers neprasas. Klausies, man ir super jautājums. Es jau tev šo jautājumu esmu uzdevusi tev, bet es domāju, ka cilvēkiem tas arī varētu būt svarīgi zināt. Fermentēta putra pati pa sevi ir skāba, bet pēc būtības viņa ir sārmaina, jā? Ne, viņa ir skābas ir skābas, bet viņa neveido skābu vidu ķermenī. Vot te bija tā fīča, jo es toreiz tev atceros jautāju, kad viņa ir skāba un vai viņa man veidos to skābu vidi iekšā, jā. Jā, tāpat kā citrons. Citrons viņš ir skābs pats par sevi, bet viņš neveido skābu vidi iekšā. Kā tas darbojas, es godīgi pateikšu, es nezinu. Agrāk es paņemtu izpēti, tad tagad man ir tāds, es vienkārši pieņemu, ka tā ir. Un tā sajūta atkal, mēs jūtam, kāda tā iedarbība. Piemēram, ja ir ļoti sakairināts kundzes, tad tas skābes, neskatoties, ka viņas ir veselīgas, viņi var kairināt viņu. Tāpēc tādiem cilvēkiem, piemēram, nevajag ēst tik daudz tos skābus, ja pat viņi ir fermentēti un veselīgi. Jo, tur vienkārši jāskatās niansē, tā arī jāsajūt. Katram jāmācās sajust. Kas dēļ? Jā, un arī jādažādo, tā ēdienkarta jādažādo. Visu laiku arī, jā. Man, piemēram, patika arī uztaisīt šie pūdiņu, tā kā parasti viņi ir taisīti. Bet man patika pievienot atkal fermentu. Jā. Viņi arī safermentēs nedaudz. Jā. It īpaši, ja tas ir kaut kāds riekstu piens, ko es pievienoju, tad arī riekstiem, lai viņi, riekstas arī nav viegls produkts, ko grēmot. Ja safermentēs nedaudz, tad daudz vieglāk to produktu uzņemt, no tās produktus uzņemt tas labas vielas. Pēc tam, šeit sagatavojam. Šie arī piens, viņš nav tikai te rādīt. Jā. Un fermentu. Un tad lai pastāv naktī, tad odziņas pa virsu. Ideāli. Pastāst, cik vienkārši un ātri tas viss pagatavojas. Tas man vislabāk patīk. Jā. Kad ir vienkārši ir ātri, ir eksperimenti, ir katru reizi garšo pilnīgi savādāk, lai gan tu vari salikt precīzi tieši visas tās pašas sastāvdaļas, bet katru reizi garšo savādāk, jo man liekas, ka tur vēl ar kaut kādām laika fāzēm un ar mēnesi fāzēm un vēl kaut kādām fāzēm. Viņām ir savs. Tāpat kā zaļajiem griķiem, starp citu mums veikalā ir bio zaļie griķi, un tad, kad saimnieks man stāstīja par tiem zaļajiem griķiem, es viņam jautāju, pirms vairākiem gadiem, kad es sāku veikalā viņus ņemt, es viņam jautāju, kā tie zaļie griķi jāgatavo, vai tāpat kā, tie parastie, vai kā savādāk. Un viņš vīrietis gados, labākajos gados, viņš man stāsta, ar zaļajiem griķiem ir tā kā ar sievietēm. Katru reizi tur ir savādāk. Tur pēc mēnesis fāzēm, tur tas laiks var mainīties, un tas mīkstums un cietums un viss. Un viņš man, ka šito stāst, es domāju, jā, tiešām tā tēma ir dziļa, jā. Jo viņi tiešām ir dzīvi. Viņi ir dzīvi. Kas paņem to aileti, kaut ko uzzināt, iemācīties, cik daudz, viss tas, wow. Jā, jo, teiksim, tiem, kas varbūt nezina, tad ir zaļie griķi un ir tvaicētie griķi. Agrāk arī, es gribēju izzināt, saprast, jo es esmu tāda zinātkāra ļoti, jā. Un tad saimnieks arī, viņš saka, kā tvaicētie ir apstrādāti. Viņi ir, miruši, bet zaļie griķi ir dzīvi, viņi nav apstrādāti. Un viņiem arī garša pēc garšas, viņi nav tik griķīgi griķi, tāpēc arī forši ir maizīti cept. No zaļajiem griķiem. Viņi ir dzīvi, kā pārbauda dzīves, viņš var dīgs. Jā, jo viņš dīgs, jā, tieši tā.
Ceļas dusmas ir sēkla. Jā, un diedzēt var, un tā, jā, tā ir. Nu, ko, mīļā? Es tikmēr sataisīju šiepudiņu. Malcīt. Man bišķiņ pastāvēs pafermentēsimies, man būs kolosāli. Arī var garšvielaiņas, man ļoti patīk. Šeit ir tā kā piparkoku garšvielas, bet es pati viņus samaļu. Arī ar viskaut kādas garšīgas garšvieliņas ar kadiķi ogam arī. Tā kā tas ir tāds ziemas variants, kad fermentēti putra var pievienot to garšvieliņu, lai ir tāds. Un tad kaut kāda tur žavata abulīti vai žavatas dzervenes saldināties. Lieliski. Ļoti garši. Nu, pa visu, protams, ogas, augļi. Nu, cik tu saki ilgi, fermentēt, tas laiks fermentēšanas procesam, tur vai maizītē vai putrē, cik tad būtu minimums un cik ir maksimums vai kā to? Oi, tā grūti pateikt. Īstenībā, ja, piemēram, jūs safermentējat putru pa nakti, daudz putras, piemēram, tur uz ģimeni un paliek pāri. Ieliek leduskāpi, viņš 3 dienas vēl leduskāpi stāvēs. Ja neapēd, izcep maizīti no tā. Jo tā ir lieliski 3 dienu fermentētā mikla, kas īstenībā tādu izcilu maizi, skābmaizi, fermentēt 3 naktis, tas ir tāds high, top. Bet leduskapī vai ārpusē? Ārpusē. Bet viņš turpina, ja tad naktī nostavēja un safermentējas jau pietiekami labi, tu ieliks leduskāpī, viņam jau tā kā pēc inerces viņa vēl turpina fermentēt, jo tur sāk kļūst tik daudz baktērijas, ka viņi vienalga, ka višķiņ to dzīvību ievieš, un tā fermentācija turpinās. Tāpēc pastāvēs 3 dienas un būs ļoti labi safermentēta mikla. Pievieno banānu, vēl bišķiņ miklu, sacep banānu maizi. Vai paņem tieši otrādi pievieno bišķiņ piena, lai ir šķidrāk uzcep pankūkas. Jebko īstenībā. Tā ir palielam tā ir putra, palielam tā ir mikla, palielam tas ir, tad no tā var visu kaut ko rādīt. Tāpēc, ka viņa nezaudē savu vērtību, teiksim, 3 dienu laikam. Pēc tam vienkārši viņa būs super tādā asa safermentēta, un tur jau baktērijas nebūs tik daudz, tur vairāk būs jau tas skābums, un varbūt... Un tas minimālākais laiciņš, kad cilvēks izdomā, vakar aizmirsu no rīta, tad salikšu, cik tad vajadzētu, lai tur viss sadraudzējās? Grūti pateikt. Viņa zina, kā vispār, man liekas, fermentācijas skaitas kā produkts, kurš stāv 4 stundas, apmēram tā ir fermentācija. Varbūt jāskaitā, 4 stundas tas ir minimālis, lai vispār uzsakas procesi. Ja mazāk par 4 stundām, nekāds, vienkārši būs iekšā baktērijas no paša produkta, bet tas produkts, kas ir mītne tam baktērijām, vienkārši nebūs safermentēts vēl. Bet, 8 stundas, 12 stundas, tas ir tad, kad tā mītne jau sāk kļūst apdzīvot ar baktērijām. Šitas labi skaidrs. Mītnes vieta. Ļoti labi. Mītnes vietas var droši iegādāties pie mums veikalā vai internetu veikalā arī pasūtīt. Bet pašas baktērijas. Un pašas baktērijas arī. Gan mītni, gan iedzīvotājs. Gan mītni, gan iedzīvotājs. Un tad paši eksperimentēt un likt kopā. Es vispār aicinu iemācīt šito darīt bērniem. Mājās, labi, ja mums netiksim pie bioķīmijas skolās, taisiet mājās to bioķīmiju. Tad negribu pūli dažreiz uztaisīt kaut kādas īstas pamācības, kad visi var atnākt arī ar bērniem, piemēram, maizes pamācība. Tas ir 1 stundiņa, kad tu vienkārši paredi, kā to izdarīt. Uztaisam? Redzi, kā es jau braukšu prom pēc nedēļas. Man vairs nebūs uz ilgu laiku. Jā. Ja mēs paspējam līdz tam varam, ja nē, tad tev ir visas receptes. Jā. Tu esi iniciēta. Jā, paldies tev. Skatīsimies, kā mums sanāks, skatīsimies, kā cilvēkiem patiks. Pagaidām, jo es atceros savu to pieredzi, ka man uzreiz nebija tā, kad ka man tā kā baigi aizgāja. Es tā ļoti dozēti un ļoti
pamazam arī sāku pavasarī ar spārģeļiem, un pēc tam pagāja kaut kādi mēneši 4, kad es tevi satiku, un tu iedevi kaut kādu citu vaibu, un man nebija kur mukt, man 5 dienas bija jāēd vienkārši no rīta un vakarā fermentēti. Es izmantoju tādu, Jā, nebija kur sprūkt, un tad atkal bija kaut kāda nedēļas pauzīt, un tad atkal un tad es tā pamazām, jo, tie, kas nav nekad ēduši, un laikam tā garša, viņa tāda skābena un neatpazīstama, un tad tā pamaziņam dot sev laiku, un jā, man liekas, ka tas pareizais būs laikam riktīgais variants. Dot sev laiku. Forši veikalā, kad tu esi, tad, cik atnāks, kam interesē, tā arī pa bišķiņu to. Es tā iemetu pa sēkliņai. Jā, tie, kam ir aktuāli, mums ir bio auzas un ir bio pilngraudu un bio bezglutēna pilngraudu. Ir diezgan liels pieprasījums uz tām bezglutēna arī. Tā kā jā, bio čija sēkliņas un citas sēkliņas un rieks. Ir tāda lieliski, visi žāl, es kad biju kūlē, es nopirku. Un šeit ir sagriezts ananās arī, un es parasti viņus sagriezu visus un pa virsu bēru. Tu ananāsu arī lietas? Man ļoti patīk tieši tie žēvati. Tur nevajag vispār saldināties nekādus likt. Var dažreiz medu pārlikt pāri, bet tie žāvētie tīpaši zīdkoku ogas, tādas saldekas. Superīgi. Man pēdējā laikā patīk iemaisīt jau tajā fermentēšanas procesā goji ogas. Tad viņas safermentējās un viņas līdz rītam ir tādas mīkstas un tādas, tā kā ieintegrējušās tajā putrā. Var likt iekšā uzreiz pirms fermentācijas, jā. Jā. Tā, mīļā, paldies. Svaigas, jā. Ko ceki? Svaigas ne pirms fermentācijas, bet žāvetas lietiņas un riekstiņas iekšā. Jā. Un baigi labi vēl ir tie mazie ciedru riekstiņi, jo viņi tādi maziņi, viņi nav tādi cieti, tos es arī lieku jau pašā sākumā. Viņus arī lieku. Jā. Ļoti forši viņi. Man tāds prieks, ka mums tagad ir ciedru rieksti. Bija grūti atrast labus, tiešām labus un par labu cenu, labas kvalitātes. Mums ir bio ciedru rieksti, tas ļoti, ļoti priecīgi. Es tikai jūsu veiklā pārstāvis man tā kā. Iedomājies, es pat nepaņēmu. Un tev ir. Sāku. Viņi ļoti labi. Es tieši pie jums, jo es neuzdrošinos nekur citur tur tirgu pirkt no tām atvērtām, nevar saprast, no kurienes vēd. Jā. Tiešām fantastiski labi. No visiem riekstiem man tie rieksti, kuri tagad visvairāk. Prasās tagad, jā, tie ciedri. Viņi ļoti viegli, viņi ir tādi, zini, ir tādi produkti, tu apēt un tu saproti, ka viņš tāds svešķērmenis bišķiņ, viņi uzreiz integrējas iekšēs, tā kā sajūta, ka dārgi sevi. Viņam tā kā kad DNA ir kaut kāds tāds, ka liekas, ka viņš ir ļoti labi asimilējies. Un zini, kas vēl arī ir, mēs jau te ieiesim jau vēl, plašumā labi, mēs par baktērijām parunājam, bet arī ar riekstiem un ar katru to dzīvo ēdieniņu, jaunu sēkliņu, viņai jau ir sava vibrācija kaut kāda. Es iztēlojos, kāds liels varens ir ciedru koks. Ka viņš, tas ciedru riekstiņš nāk no čiekura, jā. Un tad tur ir katrs tas čiekurā, katra tā atverītē ir tāda kā laiviņa, kurā guļ tas ciedru riekstiņš. Kā tāda kosmiska zināšanu glabāt. Viņa vēl ir tā vietiņa, kur var redzēt viņam tāds savienojums. Un tad var redzēt, ka tas savienojums viņš arī ir tāds baigi interesants. Es jau atskatīju. Es viņš sajūta, ka ciedra rieksts ir kaut kāda ļoti īpaša. Man bija tāds, kaut kas viņas ir tāds. Un tad es viņu tur stāpījos. Ir. Paldies tev, mīļā, liels par šo brīnišķīgo sarunu. Paldies, kad mēs viņu ievirzījām tādā
smalkākā, varbūt citas frekvences izpratnē, un es ceru, ka tas arī noderēs cilvēkiem. Jā. Paldies. Es izbaudīju. Es arī. Es to īstam izbaudīju. Galvenais, ka ja mēs izbaudījām, tad būs tie, kam noderēs. Tā bija mums baude un arī kaut kādas lietas, kas atveras. Sarunas laikā man bieži vien atnāk kaut kas jauns, par ko es nedomāju, tad man ir tāds, es kaut ko stāstu un es domāju, bet es pati to pirmo reizi dzirdu. Jā, forši. Paldies tev, paldies visiem, kas mums pieslēgušies. Paldies par sirsniņām, sūtiet Oksanai sirsniņas un baktērijām sirsniņas. Jā. Paldies visiem un tiem, kas skatīsies atkārtojumā. Es noteikti šo video ielikšu arī YouTube. Lieliski. Lai pēc iespējas vairāk cilvēki var, pieskarties tam. Un ja arī šis būs kā mazais ciedru riekstiņš lielajā okeānā, es ticu, kā sēkliņa, dīgt spējīga, augoša. Jo, tu esi tik skaista. Paldies tev, mīļā, lai tev brīnišķīgs tavs ceļojums, un es ar nepacietību gaidīšu, kad varēšu ar tevi atkal tikties un pamiedarboties. Un aiciniet Oksanu uz retrītiem saviem. Viņiem ir garšīgi. Paldies. Sakot no vasarā, jā. Un pēc maniem. Un pēc tevim, jā. Tagad man ir sveceļojums, un tad es atgriežos ar jaunu sajūtu. Labi, mīļā, paldies tev, liels. Mēģināšu tagad saglabāt, lai ir gan tev, gan pie manis, un skatāmies, kā. Visiem. Čau. Čau, mīļā. Tā, paldies visiem.